Sveicinātas, dārgās dāmas! Prieks jūs visus satikt. Un es šodien esmu pie jums kā mamma 4 bērniem, kā vecmamma vienam mazbērniņam, un jā, man ir arī vīrs. Un es jau 25 gadus strādāju kā vecmāte, ginekologs, dzemdību speciālists, un faktiski viss, ko es savā dzīvē esmu darījusi, savā profesionālajā jomā, ir bijis saistīts ar vēlmi palīdzēt Latvijas sievietēm atrast saudzīgāku un maigāku ceļu pie savas sievišķības. Un tādēļ arī man šīs dienas stāsts būs par sievišķību, par seksualitāti. Tā pat tiešām ir tēma ārpus ierastā komforta, jo ikdienā mēs par to nerunājam, lai arī pusē no mūsu sabiedrības ir mēnešreiz vai klimaks, mēs faktiski nedalāmies ar to. Un kaut kur pa kaktiem drusciņi kaut ko viens otram stāstam. Tāpēc es šodien uzdrošināšos padalīties ar tiem sieviešu stāstiem, kurus viņas man, kā uzticamam klausītājam, ir uzticējušas daudzu gadu garumā. Un ja jūs kādā no tiem atrodat mazu daļiņu sevis, tad zināt, jūs neesat vienas. Un tie ir skaudri stāsti. Kāda sieviete man teica, es neesmu īsta sieviete, jo man nevar būt savu bērnu. Kāda cita teica, kas es pa sievišķīgu sievieti, ja es savus bērnus ieņemu ar medicīnisko apaugļošanos un dzemdēju ar ķēzargriezienu. Vēl kāda teica, es sen esmu sev pazaudējusi toreiz bērnībā, kad mani seksuāli izmantoja. Un dažām no mums dzīve ir atņēmusi krūtis vai dzemdi, kā iespēju turpināt savu dzīvi šeit uz zemes. Kā tad ir ar to mūsu sievišķību? Manuprāt, sieviete ir kaut kas daudz vairāk par krūtīm vai dzemdi. Tas ir veids, kā mēs mīlam, kā mēs redzam šo pasauli un kā mēs spējam parūpēties par sevi un vienu par otru. Taču šis stāsts nav nemaz tik viegls, un dažreiz tie mūsu priekšstati par to, kas mēs esam kā sievietes vai kas ir mūsu seksualitāte, vairs nevar atrast, kā mēs esam vispār pie tādiem nonākuši. Un parasti maza meitene savu sievišķību sāk atklāt apmēram 3 gadu vecumā, līdz sārtiem vaigiem jājot uz sava rotaļu zirdziņa, un to pamana vecāki. Un mulsi nosarkst un mēģina tās meitenes uzmanību novirzīt uz kaut ko citu. Mazā meitene nesaprot, kāpēc tā, bet tas, ko viņa saprot, ka tās patīkamās sajūtas ir kauns. Bet seksualitāte nav kauns. Tā ir brīnišķīga dabas dota dāvana, kas mums dzīves laikā ir jāatklāj. Bērnu dārzā gulētejot, mazā meitene atrod mierinošus starpenes glāstus. To pamana audzinātāji un liek viņai uzlikt rokas uz segas. Visu, ko viņa saprot, ir, ka patīkamās sajūtas, kas nu pat bija, ir aizliegtas. Bet mēs drīkstam sevi apmīļot jebkurā vecumā. Apmēram tajā pašā laikā mazā meitene saprot, ka puišiem bērnu dārzā ir kaut kas vairāk nekā meitenēm. Viņiem ir lielāki ārējie dzimumorgāni. Un dzīvē parasti nav labi, ka mums kaut kā trūkst. Tas iedvež mūsu sievišķībā tādas šaubas, vai mēs esam pilnvērtīgas, vai mums viss ir kārtībā. Un patiešām ļoti daudzas sievietes nekad nav apskatījušas sevi, jo viņu dzimumorgāni nav nemaz tik ārēji labi redzami. Tad, mīļās sievietes, es jums kā ginekologs saku, paņemiet spogulīti. Ja jūs zinātu, cik skaistas jūs tur esat. Un ja man jāsaka, kā es redzu to sievietes sievišķībās būtības centru, šos mūsu dzimumorgānus, es tos varētu salīdzināt ar magones ziedu. Iedomājieties, ka tur ir tādas pūkainas kauslapiņas, kas, kamēr sieviete ir maza, gandrīz pilnībā noslēdz to ziediņu, un tās iekšējās lapiņas nemaz nav redzamas. Un tās pūkainās lapiņas diezgan labi līdzinās mūsu ārējām kaunumlūpiņām.
Un tad, kad sieviete sastopas savu briedumu un tā jau sāk atvērties tā seksualitāte, tad tās mazās kauslapiņas paverās un caur viņām kļūst redzamas maigi, rozā mēļās ziedlapiņas. Un viņas īstenībā ir lielākas par lielajām ziedlapiņām. Tas, ko mēs domājam, kas ir mazās lūpiņas, īstenībā ir lielās lūpiņas. Kad mēs paveram ziediņu, tur iekšā ir drīksna. Un drīksnes augšpusītē ir tādas maigas krociņas. Un mums arī tādas ir. Tos sauc par jaunavības plēvi. Nekādas plēves nav, mīļās, tās ir maigas, guļotādas krociņas. Un tad seko tāda kā ēja uz drīksnes sīpolu, kurā auga bērni. Līdzīgi kā mūsu dzemdē ir mūsu bērni. Pat tiešām apbrīnojami skaista ir šī līdzība ar auga ziedēšanu mūsu sievišķībai. Taču līdz tās pilnīgai pieņemšanai mums patiešām ir jāiziet garš un grūts ceļš. Piemēram, tad, kad jaunietei sāk augt krūtis. Tās pamana klases biedri un deju pulciņu kolēģi. Arī mēs pašas vienu otru pamanām un sākam salīdzināties. Kurai lielāks, kurai mazāks, kurai galiņu zāru, kurai uz iekšu un kāpēc viņas vispār augot sāp. Un kas vispār ir tās krūtis, kam viņas ir domātas. Un šī brīdī ienāk prātā tāda nevilšus doma, ka varbūt ar pubertāti mūsu ķermenis tiek pārveidots kādam citam, ka mēs vairs īsti nemaz nepiedaram sev, bet tiekam pārveidots priekš bērna barošanas vai priekš vīrieša baudas. Taču nē, mūsu krūtis pieder mums, un mēs ar tām varam darīt, kas mums tikai tīk. Kad sākās mēnešreizes, es domāju, nevienai no mums klātesošajām nav tādas brīdis, ko neatcerēties. Ja? Ka mums katrai ir tāda situācija, kur mēs esam piedzīvojuši to mulsumu kaunu, no apspiešanas, no pazemojuma, no mēnešreizēm, kas īstenībā ir pilnīgi normāla, dabiska sievišķības sastāvdaļa. Un meitenes, kas nāk pie manis, dalās ar to, ka viņas jūtās nobijušās, baidoties no pazemojuma, baidoties, kā paprasīt skolotājai, kā iziet no klases, kā apkopties, kā dzīvot tālāk ar tām mēnešreizēm. Jo tas pat tiešām ir biedējoši kaut kas, ko tu nekad neesi redzējis, sāk izdalīt asinis kaut kādā sev vien saprotamā laikā un apjomā. Un kā ar to vispār dzīvot tālāk? Šī nenoteiktība ir visa mūsu reproduktīvā perioda tāda dziļa sastāvdaļa. Kopā ar mēnešreizēm nāk arī stāsts par kaut kādu plēvi. Tā kā gluži iesaiņojuma papīrs pasniedz sievieti kā dāvanu vīrietim. Ja tā plēve būs bojāta, tad it kā tā dāvana jau arī būs tomēr sabojāta. Un tā nav taisnība. Sieviete nav un nevar būt dāvana vīrietim. Sieviete ir dāvana pati sev. Un, lai mēs tā vēl skaidrāk pieliktu punktu šim jautājumam, iedomājieties, ka vīrietis ar neatvilktu priekšādiņu nemaz netiek uzskatīts par dāvanu sievietei. Sākot mīlēties, apmēram 15, 17 gadu vecumā, tas parasti notiek. Jaunā sieviete saista savu seksualitāti, savu mīlēšanās pieredzi ar visu to, ko ir piedzīvojusi iepriekš. Tad kaunu, aizliegumu, nedrošību, un vēl komplektā nāk arī bailes no neplānotas grūtniecības. Un tagad tas orgāns, kurš izdalīja asinis, vēl arī apdraud viņas visu nākotni. Viņa var palikt stāvoklī, un tā sabiedrības acīs joprojām ir tieši sievietes atbildība. Līdz ar to nav nekāds brīnums, ka jaunajām meitenēm viņu mīlēšanās pieredze nemaz nesaistās ar baudu. Un tur paliek vieta daudziem kādiem starpgadījumiem, es teiktu, vai pāridarījumiem. Parasti ar pāridarījumiem mēs saprotam izvarošanu. Taču nevienmēr tā būs. Manas klientes stāsta par daudziem
sāpīgiem, emocionāli vai fiziski apdraudošiem notikumiem, pazemojušiem notikumiem viņas dzīvē saistībā ar savu sievišķību, kas patiešām ietekmē viņas attieksmi pret sevi un pret savu mīlēšanos tālāk. Piemēram, bērnu dārzā visus sasēdināja uz podiņa un lika izģērbties citu klātbūtnē. Jaunai meitenei bija pieredze pie urologa, un tā bija tik sāpīga, ka viņa nespēja iedomāties tālākas seksuālas attiecības. Bija masieris, un viņš masēja vietās, kurās viņi nebija vienojušies. Dažreiz meitenes ir bēgušas no puišiem un sajutušās to apdraudošo sajūtu, kas no tā rodās. Un dažas ir bijušas kopā, tusējušās un tad atmodušās kaut kur puiša dzīvoklī. Nav sapratušas, kā viņas tur ir nonākušas, nav sapratušas, kas tur īsti ir atgadījies, bet piksītes bija saplēstas. Un paliek tāda tiešām traumatiska pieredze, nospiedums. Dažreiz tas ir bijis pirmais dzimumaks, ko sieviete ir piedzīvojusi bez baudas, varbūt bez patīkamām atmiņām, varbūt piespiedu kārtā, nevilšus vai negribot. Un, ja šis ziediņš ir atplēsts, viņš neizzied. Viņš ir vaļā, bet viņa lapņas ir samocītas, saburzītas, un pēc tam dzīvē tas prasa milzīgu darbu ar sevi, lai atjaunotos, sakārtot savus ziedlapiņus atkal pretī mīlestības saulē un izziedētu no jauna. Bieži vien šīs sievietes pēc tādiem notikumiem ir metušās daudzu vīriešu apskāvienos, meklējot to, kas ir pazaudēts. Savu sievišķā skaistumu sajūtu, piederības sajūtu, baudas sajūtu, sevi pašu. Un tad kādā brīdī iestājās grūtniecība. Un ar grūtniecību mēs parasti saprotam pašu sievietes plaukšanu, ziedēšanu. Un patiešām daudzām sievietēm tā ir uzplaukuma un ziedēšanas stadija, laiks, kad viņas sajūtās visskaistākā. Tas ir burvīgi, ka tā ir, taču ne visām tā ir. Bet dažām sievietēm ļoti gribās mīlēties grūtniecības laikā, jo tad vairs nav jādomā par izsargāšanos, tad vairs nav jādomā, kādas pozīcijas drīkst vai nedrīkst. Tad tā kā var izbaudīt to procesu patiešām un tā pilnesamība no bērniņa arī iedot to gribēšanu. Un dažām atkal tieši otrādāk. Es no savu vīriešu esmu dabūjusi visu, ko man vajadzēja, un tagad, lai viņš tur pastāv. Starp citu, arī vīriešiem ir ļoti dažādas pieejas sievietei grūtniecības laikā. Piemēram, daži labprāt izmanto sievietes apaļo punci un skaistumu, bet daži uzskata, ka tur kāds iekšā viņus varētu vērot, un tāpēc labāk nenodarboties ar seksu grūtniecības laikā. Pēc grūtniecības ziedēšanas pienāk tas sievišķības kulminācija, jo patiešām tikai sieviete var sevi iznēsāt un radīt bērnu. Un cauri dzemdību sāpēm, cauri ķēzargrieziena pēcsāpēm mēs no tām iznākam ar savu mūža lielāko dāvanu – bērnu. Taču dzemdību pieredze bieži vien ir arī visdziļākā saskarsme pašām ar sevi, ar savu seksualitāti, ar savu sievišķību. Un ļoti bieži visi šie iepriekšējie stāsti, kas ir pilni kauna, vainas apziņas, baiļu, neziņas, nedrošības, nepārliecības, viņi uzrunā nepastarpināti un tieši mūsu dzemdībās. Un tad tā dzemde nestrādāja pietiekami labi, tas dzemdes kakls nevērās vaļā, tā maksts nelaida bērnu ārā, un šī starpene bija pa šauru, lai mans mazulis vispār piedzimtu. Taču kaut kur dziļumā mīt tā sajūta, ka visi šie orgāni īstenībā ir mani. Un man līdz šim brīdim nav izdevies izveidot pieņemošas, savstarpēji atbalstošas attiecības pašai ar sevi, ar savu sievišķību. Līdz ar to pirmā mazuļa piedzimšana vienmēr vai bieži ir tas brīdis, tas lūzuma punkts, kad mēs sākam drosmīgu māju ceļu atpakaļ pie savas sievišķības.
Taču tas nav viegli, jo tajā brīdī ir piedzimis bērns. Un mūsu ķermenis ir izmainījies. Tā jaunavīgā, jauneklīgā ķermeņa vairs nav. Mūsu vēdera priekšējā siena ir izstiepta, mūsu krūtis ir pilnas piena, kaut kur ir striju rētas, kaut kur ir ķēzargriezena rētas, kaut kur ir tauku spilventiņi neparedzētajās vietās. Un mēs paskatāmies spogulī, un mēs vispār nesaprotam, kur esmu es un kur esam mēs ar manu mazuli, jo tā ikdiena ir tik ļoti sajaukusies, ka mums vairs nepiedara ne mūsu laiks, ne mūsu miegs, ne mūsu hobiji, kāda vēl sievišķības atgūšana. Un tad man jābrīnās, ka mēs sabiedrībā joprojām atļaujam šo dēvēt par atvaļinājumu. Vecākus bērnus arī neviens nav atcēlis. Tie slimo, tie jāvadā uz dārziņu, tie jāvadā uz pulciņiem, tie jāvadā uz skolu. Un ir labi, ja ir vīrs, kas palīdz. Taču cik no mums tā ir, ka vīri ceļās naktīs un palīdz mazot bērnu barot un ceļās pie slimiem bērniem? Es domāju, ka ne pārāk daudzām. Līdz ar to mēs tā nogurstam, ka mēs vienkārši vairs nedzirdam savus ķermeņa signālus un sajūtas, un pamazām pāri starpā ienāk atsvešināšanās. Ziniet, vīriešiem ir tāds vīriešu pienākums. Viņus iesauc armijā pildīt pienākumu pret valsti. Izrādās, sievietēm arī ir pienākums pret vīru. Kad vīrs sauc, tad jādara. Un daudzas sievietes man uztic to, ka viņas jūtās vainīgas. Vainīgas, ka viņas negrib mīlēties. Vainīgas, ka viņas dažreiz grib labāk mīlēties pašas ar sevi nekā ar vīru. Vainīgas, ka viņām nav iekāre, un vainīgas, ka viņas guļ un skaita zvaigznes, domātam, kad tas vienreiz beigsies. Es gribu teikt, ka mums nav nekāda pienākuma. Sievietes pienākums un ģimenes ilgtspēja, tas ir divas pretējas lietas. Ģimenes ilgtspēja sakņojās savstarpējā cieņā, atbalstā, vēlmē būt kopā nodzīvot savu dzīvi, kopā darīt darbus, kopā izklaidēties. Un pārim ilgtermiņa attiecībās nav iespējams saglabāt foršu seksuālo dzīvi bez šiem te pamatakmeņiem, stūrakmeņiem. Kas notiek ar sievišķību tad, kad mūsu bērni ir kā tādas magoņu sēkliņas izkaisītas pasaulē un radušas savu turpinājumu citviet? Vai tā saplok, kā tāds vecs zieds sapļakājās un nokrīt? Manuprāt, nē. Manuprāt, sievišķība gadiem ejot pārveidojās no plaukstoša pumpura uz ziedu, tad uz mātes pilnbriedu un tad uz magoņgalviņas cēlo vieglumu. Tā vairs neliecas katram vējam līdzi un nav tik ļoti atkarīga no katra saules stariņa. Viņai ir stingrs kāds un kronis galvā, kas rāda, ka saule ir tur augšā. Mūsu sievišķība gadiem ejot kļūst par spēcīgu atbalstu tiem, kas tikai aug, tiem, kas tikai meklē savu ceļu, tiem, kuriem ir vajadzīgs patvērums un iedrošinājums. Mums pašām mūsu sievišķība kļūst par atbalstu dzīves kvalitātei un dzīvildei. Nobeigumā, mīļās sievietes, es gribu jūs aicināt izstāstīt savu stāstu. Stāstiet to vienu otrai, stāstiet to savam psihoterapeitam, stāstiet to vīram, stāstiet to draudzenei. Stāstiet, lai mūsu stāsti kļūst dzirdami, jo tikai tad, kad stāsts ir izstāstīts, viņš zaudē varu pār mums, un mēs varam ar to kaut ko iesākt. Un ja mēs būtu pucītis, kas naktī laistos pāri pilsētai, un tur katrā dzīvoklī kāda sieviete, kas ir piedzīvojusi kaut mazliet no tā, ko es šodien stāstīju, vai kaut mazliet no tā, ko esat piedzīvojušas jūs, ja viņas katra savā dzīvoklī iedegtu mazu gaismiņu, tad pucīti laizdamās par pilsētu redzētu
apgaismotu, mirdzošu pilsētu. Mēs neviena neesam viena ar saviem stāstiem. Mīļās, nostājieties spoguļa priekšā kailis. Aplūkojiet sevi un tieši tās vietas, kas ir visvairāk cietušas jūsu dzīves laikā. Jūsu rētas, jūsu strijas, jūsu taukus pilventiņus nepareizajās vietās, nošļukušo krūšu formu, ādu, kas kaut kur karājās, un no sirds pateicieties tām vietām. Jo tieši caur tām mēs esam saņēmuši vislielākās mūža dāvanas, un tās ir uzņēmušas mūsu dzīves vislielākos triecienus, lai mēs tomēr varētu turpināties. Un es jums novēlu atmest vainas sajūtu, kaunu, nedrošību un visas citas tās emocijas, kuras, kā jūs redzat, mums ir pienesuši klāt, piedāvājuši paņemšanai, un beidzot sākt veidot tiešām cieņpilnas attiecības ar sevi, uzklausot savas vajadzības katru dienu un pēc iespējas censties tās piepildīt. Lai mums izdodas izdziedāt, uzplaukt un nobriest savā sievišķībā. Paldies!